Tātad, labdien, mani sauc Aleksējs Cepins, un es šodien pastāstīšu par savu doktora darba virzienu un tādu praktiskas puses. Iedošu tātad īsu ieskatu par bišu ziemotos attālinātas vadības sistēmu. Tātad šajās bildēs jūs varat redzēt, kā fiziski izskatās tā bišu ziemotā. Relatīvi var teikt, ka tā ir tāda neliela ēka ar izmēriem 6, 4 un 2 metri. Un tātad pa ziemu te var novietot kaut kur apmēram 100 bišu stropus, kur pa ziemu var turēt bites ar mērķi, lai tie saglabātu savas fizioloģiskas īpašības un tad ar lielākiem spēkiem sagatavojas pavasarim un jauna raža savākšanai. Viens no tādiem galveniem parametriem, kuru ir jānodrošina tajā ēka, ir temperatūra. Un kā var redzēt no šita grafika, tad mūsu mērķa temperatūra ir apmēram 8 grādi, protams, plus minus kaut kāda novirzīte. Vēl skatoties šito grafiku, var redzēt, ka uz bitēm ļoti negatīvi ietekmē kaut kādas straujas temperatūras paaugstināšana. Tur bites sāk uzreiz aktīvi uzvesties un izdala vairāk siltuma un arī apēd vairāk tātad medu. Tātad mūsu galvenā ideja bija nodrošināt šajā ēkā pastāvīgu stabilu temperatūru 8 grādu pēc Celsija. Un tātad, lai to visu izdarīt, tika izveidota temperatūras vadības sistēma, kur par galveno mēzgli kalpoja tātad PLK, jeb programmējamais loģiskais kontrolieris. Tā ir nosacīta neliela iekārta, automātikas iekārta, kura kalpo par mēzgli, kura vada citas nepieciešamas iekārtas. Teoretiski tur var pieslēgt sākot no 1 iekārtas līdz 8, bet pievienot papildus blokus, tas iekārtu skaits var palielināties pasteiksim līdz 20-30 iekārtam. Tā iekārta spēj to visu kontrolēt. Tātad mūsu gadījumā tas PLK iekārta kontrolēja ventilātora sistēmu, kas bija 3 ventilātori. Recirkulācijas ventilators, kurš strādāja visu laiku un recirkulēja gaisu telpā. Dzēsēšanas ventilators, kurš darbojas, kad bija nepieciešama dzēsēšana, teiksim, kad mums temperatūra tika paaugstināta vairāk par mūsu mērķa temperatūru, tas ieslēdzas un nodzēs temperatūru līdz mērķa temperatūrai. Un arī svaiga gaisa ventilators, kurš visu laiku nodrošināja mūsu bišu ziemotavā ar svaigu gaisu. Un kā galvenais silda elements kalpo mums sildītais. Šita schēma tad sematiski parāda tās visas iekārtas, ko es nepateicu iepriekš, tātad, kā temperatūras devējs tika lietot Siemens iTrans TF temperatūras sensoriņš, no kura tad mūsu PLK iekārta dabūjot visus temperatūras datus. Šajās bildēs var redzēt, kā fiziski izskatās tās iekārtas. Pirmā bildē augšā var redzēt sildītāju. Te var diezgan slikti var redzēt to temperatūras devēju. Otrajā bildē tad arī temperatūras devējs, kas mēra mūsu temperatūru no ārpuses. Te ir tāds svaiga gaisa ventilators un tie tiek paslēgts tāds dzēsēšanas ventilatoriņš. Tātad, tā kā te ir vadības automātikas sistēma, viņa mērķis ir strādāt patstāvīgi, teiksim, ļoti ilgu laiku, sākot ar nedēļu, mēnešu un varbūt pat veselu gadu. Un tāpēc, protams, pastāv tāda iespējamība, ka kaut kādā laika brīdī notiks kaut kāda kļūda, problēmas, tehniskas problēmas. Un pastāv risks, ka mūsu sistēma apstāsies un nekas netiks darboties. Un tāpēc ir nepieciešams kaut kā šito risku minimizēt, to, teiksim, tehniskas problēmas risku. Un mēs tad izveidojam tādu attālinātas pieejas opciju, lai pārbaudētu, vai sistēma darbojas. Tad, ja kāda laika momenta mēs varam sežot, teiksim, mājās vai ofisa birojā, izmantot savu personāla datoru, teiksim, pieslēgties sistēmai, paskatīties, vai viss darbojas. Un tad otra metode, ko mēs pielietojam, bija kļūdu paziņošanas metode. Tā ideja bija tāda, teiksim, kā es jau teicu, mūsu mērķa temperatūra bija 8 grādi. Tad, tajā brīdī, kad tā temperatūra iziet no tam robežam mūsu definētam, teiksim, te varētu būt kāda +6, +10 grādi. Ja temperatūra aiziet ārpus tām, mēs uzreiz saņemam, teiksim, SMS paziņojumu savu mobilu telefonu, ka vajag paskatīties sistēmu, ka kaut kas nav tā, kā vajag. Tad šajā bildē schematiski ir attēlota tā visa sistēma, tad es īsi mēģināšu ar to pastāstīt.
Tad mums ir tā PLK vadīta vadības sistēma, pie kuras ir pastāvīgi pieslēgts dators. Un pie tā datora mēs tieši varam pieslēgties no jebkura cita datora un paskatīties, vai sistēma darbojas vai ne. Un, teiksim, izlabot kaut kādas loģiskas kļūdas, nav nekādas problēmas, izmantojot tādu metodu. Protams, ja notiek kaut kādas fiziskas kļūmes un problēmas, tad, protams, ir jāierodas tā kā uz vietas un jāsalabo tā. Un, teiksim, otrā daļa, kā es teicu, tā kļūdu paziņošanas metode, tātad mums tajā ziemotavā ir ievietota maziņa temperatūras sensoriņa, kuri caur papildu plati tiek pievienot pie tā paša datora, un izmantojot speciāli izveidotu programmu C# valodā, kurā tad visu laiku dabūna datus no sensoriem un piefiksē to speciāli tātad datubāzē. Un tad otrā programmiņa griežas pie tās datubāzes un skatās, vai temperatūra vēl ir tāda mūsu robežas vai nē. Ja nē, tad automātiski SMS paziņojums tiek aizsūtīts tādu vajadzīgam cilvēkam. Varēja definēt vairākus telefonus vai e-pastus, tos cilvēkus, kuriem tiek aizsūtīts tās ziņojums. Protams, tā sistēma vēl nav tā kā līdz galam izveidot un ir nepieciešams visādi uzlabojumi un modifikācijas. Tātad, ka viens no tādiem svarīgiem uzlabojumiem būtu pievienot iespēju pat taisni pieslēgties atvalināt nevis datoram, kurš ir pieslēgts pie sistēmas, bet pie sistēmas kā tādas. Tātad, lai to izdarītu, mums ir nepieciešams izmantot papildus komunikācijas procesoru, kurš tad mums kalpos kā web tāds serverītis, pie kura mēs tad varēsim pieslēgties pa taisno. Runājot tad vēl par sistēmas attīstību, mēs tad plānojam kontrolēt un skatīties, kāda ir temperatūra tieši bišu stropos. Kā es jau teicu, var ielikt tur ap 100 bišu stropiem, bet, protams, mūsu gadījumā tas nebūs tā kā reāli un vajadzīgs. Varētu sakt ar kādiem 20-25. Un tad ir ideja katra tad bišu stropu ievietot par speciāli kaut kādu maziņu temperatūras sensoriņu, kuri tad visu laiku vāk datus, kāda ir temperatūra stropos. Un tad izmantojot, protams, kaut kādu datoru, kur būtu speciāls programmiņas, kura varētu apstrādāt tos datus un, teiksim, analizēt tos un varbūt prognozēt uz nākotni, kāda ir temperatūra, kā viņa mainās un darīt kaut kādus secinājumus. Tā kopēja attīstības bilde tāda izskatās šādi. Mums ir tāda mūsu bišu ziemotava, kur strādā vadības sistēma, kur nodrošina mums iekštelpas temperatūru vajadzīgu. Ziemotava ir ievietots stropi, kur mēs mēram temperatūru, kur tiek pieslēgta pie datora iekšēkas, vai arī teoretiski to var iznest arī ārpusi. Tajā datorā tad mums ir izveidots speciāls softiņš, kur apstrādā tos visus datus, veids kaut kādus analīzi un prognozē arī uz nākotni. Kā arī var ņemt vērā arī papildus datus tā kā avots. Teiksim, mūsu gadījumā būtu vajadzīgi varbūt ņemt vērā kaut kādas laika prognozes. Tātad ar softu palīdzību mēs tad analizējam datus un tad programma pieņem lēmumu, kas ir nepieciešams izdarīt tā kā lietotājiem, paaugstināt vai samazināt temperatūru telpā. Bet, par secinājumu tad var pateikt, ka mūsu vadības sistēma tiek pielietota, lai nodrošinātu stabilu vidu bišu ziemotavā. Pagaidām tas kontrolējums parametrs ir tikai temperatūra, bet teoretiski to var arī palielināt, teiksim, mērot arī mitrumu vai arī citus parametrus. Un pašlaik tad var minimizēt ar šo sistēmu tātad pašas sistēmas tehniskus riskus un arī intensīvas pēra audzināšanas pirms pavasara sākuma risku. Tas nozīmē, ka mēs minimizējam tādu stāvokli, kad bites pāragru sāk audzēt savus bērnus. Paldies!